Bruģīts bišķiņ izraibināts no lietus, bet var saprast, šī tā pati vieta, kur es pļāvu ar šo trimerīti, kas bija draudzīgā cenā. Riobi, es gan pirku Amazonā, plus mīnus 60 eiro. Un rekur, kas ir noticis? Viss zālīte ir ataugusi. Un tomēr tā tad ir jāliek virsū ķīmija, jo šeit īsti ieiet starp, ar nazi tur tādā veidā izraut var. Līdz ar to pļautas varēšu baigi ilgi. Te bija viena vieta, kur mašīna stāvēja, toreiz nenopļāvu. Protams, varam redzēt, ka tāda liela zāle nepārāk smuki izskatās. Tātad otrās daļas secinājums ir, ka zāli nopļaujot arī tad, kad ir pie pašas apakšas tas izdarīts, nekāds baigais ieguvums nav. Jā, lūk, izskatās uzreiz smukāk, bet tā ataugs. Līdz ar to indēsim, skatīsimies, ir viena metode, lai nebūtu ķīmikālijas, baigās jālieto ar etiķi, bet uzrakst varbūt tu komentāros, ko vislabāk uzliet zālājam, pirms es to nopļauju, lai tas aiziet bojā. Un piesakot Dzīvoklis LV. Paldies par laiku!